šīs sezonas jaunums Brienambikses Defender. Pēc nosaukuma jau ir skaidrs, ka galvenais funkcija ir aizsardzība, un tādēļ apakšējais materiāls ir 5 kārtās. Viena ir ļoti raupja ārējā kārta, pēc tam nāk membrāna, un tad ir vairākas kārtas ar iekšējo materiālu, kas nodrošina Brienambikšu izturību. Augšā ir 3-slāņu materiāls, tas labāk elpo, tādēļ arī te tā aizsardzība nav tik nepieciešama. No tādām lietām, kas jau ir ierasts mūsu veidersos, ir nelielas sprādes, lai netraucētu, nespiestu ķermenī, elastīgas lences regulējamas, ir āķīši, kur var piekarināt dažādus aksesuārus, apjomīga priekšējā kabata, kā arī ierastā iekšējā kabata, kur kā parasti liek kādas lietas, lai nepaliek slapjas papildus aizsardzībai. Tāpat arī ļoti svarīga lieta ir elastīga josta, kur vajag obligāti savilkt, tā lai, ja tomēr sanāk iekrist ūdenī, tad lai tas ūdens pēc iespējas mazāk nonāk piksēs dziļumā iekšā un vieglāk varētu tikt ārā no ūdens. Kā jau visiem veideriem, arī ir tā saucamais granulgārds, lai nenonāktu smiltis zābakos. Šeit ir papildus āķītis, kur uzāķē uz zābaku šņurēm. Viņš arī neuzšļūk uz augšu. Tā ir tāda lieta, kas ir ierasta Brienambiksēm, bet, protams, ļoti svarīga. Kā jau es teicu, šīm Brienambiksēm ir ļoti izturīgs materiāls, līdz ar to viņas ir piemērotas ne tikai makšķerēšanai, iebrienot ezerā vai upēs, bet arī, protams, ejot pa apvidu, kur ir daudz gan jālien cauri zariem, kokiem, kur ir iespēja citas Brienambikses saplēst. Un vēl ko es gribētu pieminēt, ir tas, ka šīs Brienambikses ir ļoti arī piemērota braukšanai ar kvadrciklu, kas pie mums arī paliek vien populārāks.